Šodien ir 2. februāris 222, un ebrejiskā izpratnē tas nav nejaušs datums. Skaitlis 2 nes sevī liecības, vienošanās un atdalīšanās nozīmi. Atdalīšanās, kas notiek, lai kaut kas tiktu nostiprināts. Tas ir saistīts ar burtu bet, kas nozīmē nams, mājoklis, dzīvesvieta, vieta, kur kaut kas tiek būvēts un uzturēts. 22 apzīmē izteiksmes pilnību, jo ebreju alfabētā 22 burti. Pilnīgs vārds, atklāsme, nekas netrūkst un nekas nav nepateikts. 222 tas pasludina, ka Dievs nostiprina savu liecību savā namā caur sava vārda pilnību. Šis vārds tiem, kuri pēc visa pārdzīvotā tiek aicināti atkal iziet priekšā. Tu esi izturējusi sezonu, kas šķita kā atdalīšana. Tu esi gājusi cauri pārpratumiem, apcirpšanai un zaudējumiem. Bija brīži, kad tu jautāji, vai aicinājums nav klusi izdzisis, vilšanās tuksnesī, bet tas, kas šķita kā noraidījums, patiesībā bija izšķiršana. Tas, kas šķita kā pamešana, bija dievišķa šķīstīšana. Kungs pieļāva atdalīšanu, nevis lai tevi atmestu, bet lai tevi definētu. Viņš atļāva satricinājumi, lai tas, kas paliek, nestu viņa patieso liecību. Šī vairs nav slēpšanās sezona, šī ir saskaņošanās sezona. 2 runā par vienošanos. Debesis aicina tevi atpakaļ derības saskaņā. Ne ar vecām sistēmām, ne ar pazīstamām struktūrām, ne ar to, kas tevi reiz ierobežoja, bet ar sākotnējo mandātu, kas tika izrunāts par tavu dzīvi. 2.2. Pilnība. Katrs vārds, ko viņš izrunāja pirms nodevības, pirms noguruma, pirms tūkstneša sezonas, tas joprojām stāv. Nekas nav izdzēsts, nekas nav atsaukts. Debesu alfabēts pār tavu dzīvi ir pilnīgs. Tu netiec aicināta atgriezties, lai izdzīvotu, tu tiec aicināta atgriezties, lai būvētu. Šim laikam ir nama būvēšanas svaidījums, bet nams, tu neiznāc no tūkstneša kā klaiņotājs, tu iznāc kā dzīves vietas būvētājs. Daži no jums pameta to, kas bija ērts, jo uguns jūsos vairs neietilpa apkārtējā traukā. Daži tika apklusināti, daži atkāpās, lai dziedinātos, bet jūs netikāt noraidīti, jūs tikāt rezervēti. Šajā dienā ir dubulta liecība. Debesis atkal vienojas ar to, kas par tevi ir uzrakstīts. Vārds atkal apstiprina tavu aicinājumu. Tā nav emocionāla iedvesma, tā ir apustuliska pārkalibrēšana. Kungs atjauno drosmi bez rūgtuma. Autoritāte bez piepūles, skaidrību bez apjukuma, atdalīšanas sezona ir radījusi spēku un tagad sāka stratēģiska saskaņošanās. Tu netiec aicināta iziet, lai kaut ko apmeklētu, tu tiec aicināta iziet, lai virzītu kaut ko uz priekšu, celt sausos kaulus par dzīviem pulkiem, apmācīt reformātorus, būvēt dzīves vietas centrus, kur viņa klātbūtne valda un viņa vārds netiek atšķaidīts. Tūkstnesis tevi nekvalificēja ārā. Tas tevi apmācīja, tas noņēma lieko, lai tas, kas paliek, būtu tīrs, fokusēts un nelokāms. Gars velk līniju. Pirms šī diena šķīstīšana, pēc šīs dienas iecelšana amatā. 2026. gads ir iecelšana. Gars saka, es atjaunoju tavas balss skanējumu, es reaktivēju vārdu tavā mutē, es atvedu tevi vienošanā ar to, ko es pasludināju pirms tu biji nogurusi. Katrs solījums tiek savākts, katrs pravietiskais vārds tiek salikts no jauna, katrs svaidījums, kas šķita nolikts malā, tiek uzlikts atpakaļ, uz pleciem, kas tagad ir pietiekami stipri, lai to nestu. Bez piepūles. Tas nav tikai restarts, tā ir atjaunošana, nostiprināšana. Šajā 222 ieej vienošanā ar debesīm, spēr soli pilnībā tajā, kas par tevi ir uzrakstīts. Būvē to, ko viņš tev ir parādījis. Atsakies atkāpties no aicinājuma vēlreiz.
Liecība ir nostiprināta, vārds ir pildīgs, nams tiek būvēts, un tu neiznāc kā ievainotais, tu iznāc kā ieceltā. Turi līniju, tu esi apzīmēta.